2002. Kad es pārņēmu Eiropas lietu komisiju, bija tas, kas beigās izrādījās tas finišs taisnes posms, kurš par spīti tam, ka bija jau daudz kas gatavs, bija gatava nacionālā programma Eiropas tiesību kopuma pārņemšanai, tātad visu to Eiropas nosacījumu ieviešanai Latvijas tiesību sistēmā. Viss bija tā teikt sagatavots, bet pēkšņi mēs atdūrāmies pret tādu jautājumu kā pret budžeta finansējumu šīm programmām. Un proti vienmēr Eiropas dokumentu sagatavošanā bija tāda līnija norādīta finansējums, kas nepieciešams, lai attiecīgo procedūru veiktu. Vai tas ir kaut kāda cilvēku resursu piesaiste, reorganizācija, kas prasa vienmēr kaut kādas naudas līdzekļus, jo to nevarēja tāpat izdarīt bez šiem papildus finansējumiem, bet tajā laikā, periodā Latvijas finanšu sistēmā bija administratīvā vājuma dēļ, kā es toreiz arī konstatēju, nodokļu iekasēšana bija saglabājusies līmenī, kas nebija augstāks par 1998. gadu. Un attiecībā par koproduktu pat nodokļu iekasējums bija mazāks. Līdz ar to nācās ekonomēt, kur vien bija iespējams. Un es atceros, ka mēs tur aizvien vairāk sākām izbrīnīties Eiropas lietu komisijā, ka atnāk, kaut kādas kvalitātes uzraudzības institūcijas veidošana un finansējums nulle. Un tad tie jautājumi sāk rasties. Un mēs konstatējam, ka tā iestāšanās process pēc būtības ir papīra līmenī. Viss reālā darbība pēc tam vairs nenotiek. Izskanēja koalīcijas ietvaros arī doma par to, ka Eiropas lietu komisija traucē strādāt valdībai, un kā vienmēr tas ir politiski, vai ne? Bet beigās tas jautājums tomēr iekustējās. Mēs pēdējā gadā, 23. gadā, bijām spiest ievērojami saraut, lai vispār varētu iestāties un pievienoties tai pirmajai grupai, kas iestājās Eiropas Savienībā. Es nerunāšu par visiem tiem politiskajām kolīzijām, uz priekšu, uz atpakaļ, kurš kā ko, un, kur katra nopelns novērtēt, bet tas bija spiediens, kas tika izdarīts gan no Saeimas Eiropas lietu komisijas, gan no Saeimas, gan no opozīcijas, starp citu. Opozīcija to izmantoja tā kā saviem mērķiem, protams, un tas ir pareizi. Bet tas spiediens bija tas, kas panāca to, ka beidzot tas vajadzīgais izpratnes līmenis tika novadīts līdz ministra prezidentam, līdz ministra kabinetam, kur vienošanās tad beidzot notika, un tas ātros tempos sāka virzīties uz priekšu. Vēlējums Eiropas lietu komisijai visai Saeimai tā skaitā, un arī, protams, valdībai pie viena, šajā gadījumā, tomēr padomāt par valsts pārvaldes tā saucamo administratīvo kapacitāti, spēju kāpināšanu nākošajā periodā. Jo tas taču ir tas, kas nosaka mūsu iespējas izmantot tos resursus, tās iespējas, kas ir pašiem pie sevis valstī organizēties, gan arī tur, Eiropas Savienībā, sevi labi pārstāvēt un savus intereses aizstāvēt. Visos līmeņos, kur tur lēmumu pieņemšana notiek Briseles kabinetos. Es pieļauju, ka tur ir kaut kāds varbūt arī nedaudz pārspīlējums, kaut kāds subjektīvais faktors, bet tas, ka mums administratīvā spēja ir jāceļ, tas ir fakts, par kuru mēs, es domāju, neviens nevaram šaubīties arī šeit uz vietas. Tas bija ļoti dinamisks laiks. Tas bija 2004. gads pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Viss bija pilnīgi jauns. Ja vecajām dalību valstīm visas procedūras bija skaidrs, tad mēs paši taustoties uz priekšu mēģinājām atrast labāko darba variantu. Nebija viegli, bet es teiktu, ka komisija tika galā ar saviem izaicinājumiem. Mēs aktīvi aicinājām ministrus uz mūsu komisijas sēdēm, lai apstiprinātu pozīcijas, pirms viņi dodās uz Briseli ar valdības pozīcijām konkrētajā jomā. Tā kā laiks bija ārkārtīgi interesants, un plus vēl cilvēki arī daudz nezināja vēl joprojām par Eiropas Savienību. Mēs ļoti aktīvi turpinājām arī informēt ar Saeimas infocentra palīdzību par Eiropas Savienību. Ministri ir ārkārtīgi aizņemtas būtnes, kuriem ir bieži vien darba dienas saplānotas ne tikai nedēļu, bet vairākas nedēļas uz priekšu. Bet mūsu uzdevums bija vienmēr personīgi uzrunāt kā komisijas vadībai pašas ministrus. Protams, ja viņi bija kādā komandējumā vai viņiem bija kaut kādas ļoti svarīga tikšanās, protams, ka viņi sūtīja valsts sekretāru vai valsts sekretāra vietniekus, bet ja ministrs atļāvās atsūtīt kaut kādu, ļoti zemu līmeni, protams, tad mēs pēc tam ar ministru centāmies to lietu viņu izrunāt tā, ka, lai tomēr šīm te pozīcijām būtu
cilvēks pretī, kurš varētu viņus arī argumentēti izstāstīt deputātiem un lai nebūtu nekādi jautājumi pārāk. Kāpēc mēs šeit runājam ar kādu ministrijas ierēdni, kurš, ja brauks uz Briseli aizstāvēt pozīcijas pats ministrs. Ar Ukrainu mums arī bija sava veida sadarbība, pozitīva. Ukrainas ceļš uz Eiropas Savienību ir bijis grūts un garš un nepārāk viegls. Tad, kad Eiropas lietu komisija aktīvi sadarbojās arī ar Ukrainu, Ukraiņu delegācijas brauca pie mums, un mēs arī uzņēmām prezidenta Juščenko administrācijas delegāciju, kur arī kādas vairākas nedēļas, laikam pat 2, viņi bija pie mums Saeimā un pētīja, kā mēs esam integrējušies Eiropas Savienībā un kāda ir Eiropas lietu komisijas loma. Eiropas lietu komisijai vienmēr ir bijis sava veida prestižs Saeimā, un komisija ir veiksmīgi tikusi galā, manuprāt, ar visiem tiem uzdevumiem, kas ir viņas kompetences lokā. Es domāju, ka komisijas nākamajai vadībai, kas ir pašlaik un kas arī būs nākotnē, viņiem nevajadzētu kautrēties un aktīvāk iesaistīt dažādas sabiedrības grupas, uzņēmējus, zemniekus, studentus tieši par jaunajām iniciatīvām, ko mēs varam sagaidīt no Briseles. Jo, kā mēs zinām, lielākā daļa Latvijas likumdošana tomēr ir reprodukcija no tā, kas notiek Briselē, un lēmumi, kas tur tiek pieņemti, viņi arī pēc tam tiek pieņemti Latvijas likumdošanā. Tā kā komisijas vadībai novēlu būt proaktīvai, sekot līdzi jau agrīnajos posmos visam, kas notiek Briselē, un arī aktīvi runāt ar sabiedrību par tām tēmām, kuras varbūt pat arī nav populāras sabiedrībā. Es biju šajā Eiropas lietu komisijas vadītāja amatā tikai gadu. Protams, tas laiks bija pēc finanšu krīzes laiks, vai ne? Tad ar to bija jārēķinājās. Plus mums jāatcerās, ka tas ir laiks, kad mēs bijām Eiropas Savienībā tikai 6 gadi jau, un tad mēs vēl pieaudzām savu pieredzi un savu nostāju Eiropas lietu jautājumies. Mēs mēģinājām saprast, vai ne, kādu īpašu lomu Latvijā ieņemt dabīgi dienas kārtībā, cik es atceros, galvenais jautājums jau tajā laikā bija par lauksaimniecības tieši maksājumiem, vai ne, ar ko faktiski mēs kopā ar ekonomikas komisijas kolēģiem ar Andru Bērziņu braucām uz Briseli, lai lobētu par šo jautājumu. Tādā ziņā es domāju, ka Eiropas lietu komisijai ir svarīga loma tieši arī lobēšanas jautājumā. Dienas kārtībā nonāca jautājums par ģenētiski modificētu augu izmantošanu lauksaimniecībā, kas, protams, bija plašākā mērogā Eiropas Savienībā dienas kārtībā. Un pirms mēs to izpētījām šo jautājumu, tad dabīgi mēs skatījāmies uz plašāku kontekstu, kāda ir faktiski sabiedrības nostāja šajā jautājumā. Un es ļoti labi atcerējos, ka tajā sanāksmē, kad pieņem lēmumu noraidīt valdības ieteikto lēmumu, sēdē notika šis dialogs. Mēs pieaicinājām klāt sabiedriskās organizācijas pārstāvus, un pirms tam mēs jau paši nezinājām, kāds būs lēmums. Zemkopības ministrs Dūklavs, protams, klāstīja valdības nostāju šajā sakarībā. Mums bija izsvērta diskusija, iesaistot sabiedriskās organizācijas, un tad komisija pieņem savu lēmumu noraidīt, jo, kā mēs zinām, ministrs nāk uz komisiju ar valdības jau apspriesto nostāju, bet īsā laika sprīdī pirms ministrs brauc uz padomu sēdi Briselē, tad, teiksim, ir šis iespēja loks komisijai pieņemt savu lēmumu vai pieļaut vai noraidīt valdības nostāju.
es kā komisijas priekšsēdētāju uzskatīju, ka lūk, mums ir tiešām jāizmanto šīs demokrātiskās iespējas izteikt parlamenta viedokļi šajā ļoti svarīgajā jautājumā, jo, kā mēs zinām, mēs dzīvojam parlamentārajā demokrātijā. Es nezinu, cik bieži pēc tam Eiropas komisija ir noraidījusi valdības nostāju, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka parlaments iesaistās, arī ka ir diskusija, un jo tā ir svarīga sastāvdaļa no demokrātijas. Tā kā mēs redzam, ka lietas mainās, un arī ir bijusi runa par to, ka Eiropas komisija izveidos īpašu posteni ar jaunu komisijas deleģētu pārstāvu, kurš būtu atbildīgs par tieši aizsardzības un drošības politikas jautājumus. Eiropas Savienība ir milzīga iespēja Latvijai savu balsu ietekmēt norises visā Eiropas Savienībā, un mēs esam būt ļoti lepni, ka mums, teiksim, galvenā ieredne Eiropas Savienībā ir no Latvijas, un tā ir Ilze Johansson, kur ir bijusi Vanda Lēnas pirmajā komisijas sastāvā galvenā ieredne ģenerāla sekretāra komisijā, un tas ir faktiski ļoti liels sasniegums. Tas arī ļoti palīdz Latvijas politiķiem, deputātiem gan Saeimā, gan Eiropas parlamentā labāk izprast norises, labāk iepazīties ar jautājumiem, kas ir dienas kārtībā Eiropas Savienībā. Latvija nav no lielākajām Eiropas Savienības valstīm, bet tomēr mums ir savs ļoti svarīgs deleģēts pārstāvs komisijā. Es domāju, jautājums, par ko mēs varam ļoti lepoties. Un tas arī palīdz izprast gan mums, ierēdņiem, politiķiem, labāk izprast jautājumus, Eiropas Savienības sarežģītos jautājumus, kurus mēs varam pēc tam skaidrot tālāk sabiedrībai. Es novēlu ļoti cieša sadarbība ar sabiedrību un labi paskaidrot, par ko Eiropas Savienība darbojās un cik mēs esam kā valsts ieguvēji no mūsu dalības šajā Eiropas Savienībā. Es vadīju Eiropas lietu komisiju no 2011. līdz 2014. gadam, kur tas galvenais akcents bija labi sagatavoties Latvijas pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienībā, kam arī bija vismaz divas daļas. Pirmkārt, vienoties politiski ar koalīcijas partneriem, arī ar opozīcijas partneriem par galvenajām prioritātēm, iesaistot arī sabiedrību un nevalstiskās organizācijas, un panākt vienošanos, ka tās paliks nemainīgas pat pēc vēlēšanām, kas bija īsi pirms prezidentūras sākuma. Un otra lieta bija arī, protams, paša Saeimas sagatavošanās, lai arī Saeimas pasākumi būtu jau ieplānoti, sagatavoti un varētu ļoti kvalitatīvi noritēt. Līdz ar to tie gadi bija tādā gaidot mūsu pirmo prezidentūru un uzņemoties atbildību, lai to mēs novadītu ļoti kvalitatīvi un labi. Mums ir bieži tendence pieņemt par pašsaprotam tas, kas mums ir labs, un aizmirst to novērtēt. Pirmkārt jau tas, ka parlaments un parlamentārieši ir tik aktīvi iesaistīti Eiropas Savienības jautājumu izlemšanā, un ka tieši parlamentā tiek apstiprināta valdības un līdz ar to valsts pozīcija, tas ir veiksmes stāsts, jo tā nav vairākumā Eiropas Savienības valstu. Līdz ar to mūsu iesaiste dod uzdevumu arī uzņemties atbildību un līdzatbildēt. Otra lieta – nevalstiskās organizācijas, arī, kas mums ir pašsaprotami, kā mūsu sēdes ir atklātas un sabiedrības pārstāvji var iesaistīties, paust viedokli un to tiešā veidā ietekmēt. Tā ir ļoti, ļoti retā Eiropas Savienības parlamentā un valstī. Un tas savukārt padara mūs stiprākus un arī gudrākus. Un tā trešā lieta, varbūt atgriežoties pie prezidentūras sagatavošanas, kas, es domāju, dod mums arī padomu gaidot jau nākamo prezidentūru 28. gadā, kopīgi pieņemt lēmumu par prioritātēm un vienoties par valsts interesēm pāri koalīcijas robežām.
tādējādi panākot, ka mēs esam stipri un varam visos līmeņos vislabākā veidā pārstāvēt to, kas ir svarīgi mūsu Latvijai. Es domāju, ka mums ir jāierauga tie lielie jautājumi, kas izšķirs Eiropas Savienības nākotni, jāatrod iespēja tiem pievērst vēl vairāk uzmanību pat ikdienas steigā un ieguldīt tajā zināšanas, gudrību, neatlaidību, lai Latvija ietekmētu šo jautājumu veidošanos jau to sākotnējā posmā Eiropas Savienībā. Jo tas ir veids, kā mēs varam ietekmēt Eiropas Savienības lielos lēmumus, jo tieši gudra pārstāvība dod ietekmi. Viens ir arī tiešām pārunāt ar kolēģiem, kas ir tās lielās tēmas, kurām atrast mērķtiecīgu laiku, arī tādai strateģiskai sarunai, pat ja to brīdi vēl nav lēmuma pieņemšana Eiropas Savienības līmenī un nav kāds dokuments jāapstiprina. Otra lieta, mums ik gadu ir Eiropas komisijas piedāvātais darba plāns, kas iezīmē, kādi jautājumi, kādas likumdošanas iniciatīvas nāks, un tas ir brīdis, kad vienoties pie kuriem failiem, pie kuriem viedokļiem mēs strādāsim padziļināti. Mans laiks Eiropas lietu komisijā bija patiešām fantastisks, jo pirmo reizi Latvijas vēsturē, kopš mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, Latvija bija Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Mēs vadījām prezidentūras parlamentāro dimensiju. Visu Eiropas Savienības dalību valstu parlamentārieši brauca pie mums. Pie mums brauca Amerikas Savienoto Valstu kongresa pārstāvji, pie mums brauca tuvo austrumu pārstāvji. Mēs tikām aicināti uz Turkmenistānu kā prezidentūras pārstāvi. Tā kā tas bija fascinējošs laiks un šī parlamentārā diplomātija bija ļoti, ļoti spēcīga. Pirmais, ko es varētu teikt, ka Eiropas lietu komisija salīdzinoši ar citiem kolēģiem citās Eiropas Savienības dalību valstīs ir ļoti ietekmīga. Eiropas lietu komisija Latvijā var darīt ļoti daudz, mandāts ir spēcīgs un plašs. Jautājums ir par to, cik daudz un cik lielā apjomā izdodas viņi īstenot dzīvē. Viens piemērs ir 2018. gadā notikušais tā sauktais naudas atmazgāšanas skandāls, kad Latviju satricināja divi ļoti smagi sitieni. Viens bija Latvijas bankas prezidenta aizturēšana, otrs bija Amerikas Savienoto Valstu finanšu regulātora ziņojums par to, ka ceturtā lielākā Latvijas banka, ABLV, regulāri kā savu pamatbiznesa aktivitāti atmazgā naudu. Un Eiropas lietu komisija bija vienīgā saimā, kas patiešām būtiskā veidā varēja apliecināt Latvijas vēlmi cīnīties ar naudas atmazgāšanu. Tā skaitā gan Eiropas Savienības dalību valstu acīs, gan arī Amerikas Savienoto Valstu acīs. Un, mums šis mandāts vienkārši bija jāpaņem un šī loma jānospēlē. Jo tajā laikā patiešām draudēja, ka Latvija varētu nonākt tā sauktajā pelēkajā sarakstā. Mums tiktu liektas iespējams par darbībām ar zināmām kredītkartēm, starptautiski atzītām, mūsu kredītreitings samazinātos un vēl daudzas citas negatīvas sekas. Tanī brīdī, pateicoties Eiropas lietu komisijas kolēģiem, pateicoties konsultantiem un pateicoties redzējumam, ka no Saimas ir jābūt spēcīgai balsī, mēs šo balsi paņēmām un arī viņa bija dzirdama. Pēc būtības Eiropas lietu komisija lielā mērā atspoguļo to, kāda Latvija un kāda Saima ir bijusi pēc neatkarības atjaunošanas. Eiropas lietu komisijā vienmēr tajā laikā bija spēki, kas faktiski bija vairāk Maskavas pusē nekā Rīgas, Latvijas un Briseles pusē. Un tāpēc savā veidā mums bija tāda mazlietiņa lāčplēša cīņa, kur mēs nevis cīnījāmies par labākām politikām, bet mēs joprojām dzīvojām tajā mūžīgās cīņas atmosfērā. Tagad es domāju, ka tā situācija ir mainījusies un vairāk var strādāt ar konkrētām politikām un konkrētu politiku uzlabošanu, un arī tā skaitā šatad integrēt un pieņemt labus opozīcijas ieteikumus. Un viena no lietām, ko varētu uzlabot Eiropas lietu komisijas darbā, ir, ka varētu aicināt deputātus vairāk specializēties, jo šobrīd ir tāda situācija, ka priekšsēdētājiem principā ir jāzina viss. Ir jāzina paplašināšanās politika, ir jāzina lauksaimniecība, ir jāzina enerģētika, lai varētu izvilkt tos failus. Ja cilvēki specializētos, respektīvi komisijā strādātie deputāti
strādājošie deputāti specializētos, tad priekšsēdētājs varētu paļauties, ka būtiski jautājumi nāks arī no citiem kolēģiem. Tas ļautu vairāk proaktīvi darboties no Saeimas puses, arī tajā ziņā, ka katrs no deputātiem arī strādā kādā likumdošanas komisijā. Un šobrīd mēs esam situācijā, kur apmēram 80% no visas likumdošanas tomēr ir Eiropas iniciēta. Un tur ir daudz labāka sazobe, ja deputāti, kas strādā likumdošanas komisijā, arī redz, kā tās politikas virzās Eiropas lietu komisijā, respektīvi, kur viņām aug kājas, kur viņas sākās, ka viņas sākās no nacionālās pozīcijas. Tad arī kopējais uzraudzības darbs būtu jēgpilnāks. Vēlējums noteikti ir Latvijai gudri turpināt izmantot tās iespējas, ko Eiropa mums dod. Jo Eiropa mazās Latvijas balsi paceļ globālā līmenī. Un katra minūte, ko mēs izmantojam, panākot to, lai mūsu balss ir skaļāka, artikulētāka, lai viņa ir būtiskāka, piemēram, mūsu ukraiņu māsām un brāļiem, tas ir tiešām milzīga vērtība. Tas bija laiks, kad Eiropas parlamenti vēl nebija līdz galam izstrādājuši savu pozīciju attiecībā uz to, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai, gan tuvoties Eiropas Savienībai, gan arī palīdzēt militārā laukā. Respektīvi, bija diezgan daudz darbu ap šo jautājumu, un arī, protams, ap Moldovas kandidātu valsts statusu un citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas paplašināšanas perspektīvu. Tajā laikā bija ļoti svarīgi sadarboties ar citu valstu parlamentu pārstāvjiem, lai kaut kādā veidā attīstītu šo atbalstu Ukrainai, gan attiecībā uz Ukrainas ambīcijām un vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai ar laiku, gan attiecībā uz palīdzību kara laikā. Un tieši manā laikā mūsu komisija runāja ar Eiropas institūciju pārstāvjiem par šo tēmu. Bet arī tā bija mana tāda neliela iniciatīva. Mēs vācam parakstus no citu Eiropas lietu komisiju vadītājiem, no citām Eiropas valstīm. Kopā ar ļoti labu kolēģi no Lietuvas mēs kopā vācam parakstus, lai Eiropas komisija pievērstu uzmanību parlamenta savulaik izteiktai vēlmei, lai cīnās pret trešo valstu ietekmi Eiropas Savienībā uz politiskām partijām. Un toreiz man izdevās kopā ar Paviljonisa kungu savākt 16 parakstus no 16 Eiropas Savienības valstīm, un mēs nosūtījām Eiropas komisiju šo vēstuli. Es gribētu izcelt īpaši sadarbību ar Vācijas Eiropas lietu komisijas vadītāju Antonu Hofreiteru, kurš tajā laikā arī apmeklēja Rīgu. Mums bija ļoti gara saruna par to, kā tieši mēs varētu realistiski atbalstīt Ukrainas, Moldovas vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai, un kur viņš redz skeptiskas balsis Vācijā, kā uz tām varētu mēģināt iedarboties. Es domāju, ka pirmkārt šo risku, ka trešās valstis, kas nav draudzīgas Eiropai, var ietekmēt politiskas partijas Eiropā, uztver arī tie, kas varbūt nesatraucas tik daudz ikdienā tieši par Krievijas ietekmi. Es domāju, ka kopumā šis varētu būt tas jautājums, kam ir lielāks atbalsts, nekā mēs reizēm varbūt pat domājam. Es ieteiktu deputātiem izvēlēties tos jautājumus, kuri viņi uzskata par svarīgākajiem, un īpaši tos jautājumus, kas tiešām varētu ietekmēt Eiropas Savienības nākotni un Latvijas pozīciju tajā, un formulēt savu nostāju un aktīvi aicināt ārlietu ministriju, aktīvi aicināt pilsonisko sabiedrību un ekspertus, formulēt pozīciju nevis gaidot, kad ministrija to noformulēs, bet pašiem veidot šo pozīciju attiecībā tieši uz šiem jautājumiem, kas skar mūsu nākotni Eiropas Savienībā. Vai ieklausoties domnīcu darbā, ieklausoties akademiskās pasaules uzskatos, bet arī, protams, sekot Eiropas mēdīju un Latvijas mēdīju dienas kārtībai un sapratot, ka šie jautājumi ir tie, kas izraisa ļoti lielas debatas, ka tas tie jautājumi, kuri nav viennozīmīgi. Ko mēs darīsim nākotnē ar kopējo lauksaimniecības politiku? Vai mums ir nepieciešama Eiropas institūciju reforma? Vai tiešām mēs varam tik ilgi turpināt dzīvot ar principu, ka tikai vienbalsīgi mēs pieņemam lēmumus attiecībā uz ārpolitiku Eiropas Savienībā? Visi šie jautājumi ir tie, kuriem komisija jāuzliek sev uz galda, negaidot, kamēr ministrija to izdarīs.